Tā varam. Tādēļ es jau teicu par Jānis Gleizu, un viņš man ir iesaistīja pie Kalbērza slaidu filmas taisīt, bet par operāciju, bet man tā asins un tā nepanesās, es diezgan ātri pametu ko visu lietu. Kaut gan vecākā meita ir mediķe un kosmonauts, kad atlidoja, viņa bija medicīnas aprūpē Baikalā, Ziemeļa Baikalā profilaktorijā. Un tagad viņa ir īrijā. Jā. Un tur tālāk ir, tur ir Aivars Āķis, ja, viņš ir dibinātājs Latvijas fotomākslas savienībā. Šodien es apsveicu Ženiju Freimanu, Rīgas fotoklubu esošo vadītāju, un es prasu par fotomākslas savienību, kur es uzņems 88. gadā, viņa saka, viņa ir beigta, bet esot asociācija radošo fotogrāfu. Un tai pašā laikā, kur tagad Rīgas fotoklubs izmes ārā no Bepa, un tagad cita adrese. Solodovņikova ielā vai kā tur iznāk, bet Solodovņikovs ir arī RVR fotostudijas vadītājs. Man pirmā darba vieta bija oficiālā pēc Bulgariem dekoratīvā, un man bija jāveido Alpinārija vagonu rūpnīcā. Sacensība bija ar VF pār ielē. Viņi dabīja pirmās vietas, jo viņiem bija finanses daudz ar retiem augiem tā, bet mums vajadzēja tos Alpinās, jo tur bija tas melnais seks un te dūmi viss tā. Tagad tur vairs koļas nav ne smakas, jā. Nu tā. Un, var sakot, patreiz viņi nevarēja pateikt. Nu, jā, viņi nevar pateikt, es nezinu, nav vairs nedarbojās fotomākslinieku savienība. Tas ir būtiski, kad viņas nav. Tas ir slikti. Nezinu, kas noticies. Mums ir tāda fotogrāfija. Nu, es gribēju teikt, ka fotogrāfija ir visa pamats. Visa Latvijā, viss iedzīvotāji. 2-gadīgi, 3-gadīgi varbūt nefotogrāfē ar telefonu. Tagad ir tehnika gājusi uz priekšu, var tā. Un vairs nav tā samākslotā, kur teica, nu, fotomāksla, bildi un tāda. Kad ir montāža, tad ir fotomāksla. Nu, negluži tā. Nu, ir tāda lieta, ka tas ir īpatnējāk, savādāk. Gunāram Bindē bija lielisks bildes, bet viņš noliedz žurnalistiku. Un Edvards Smīļa portrets tīri žurnalistis radīts. Un nevajag stāstīt, ka tas nu bija šitā vai tā, tā. Ir katrai fotogrāfija, man fotogrāfija, fotoaparāts, vai tagad videokamera, fotoaparāts nav nemaz, videokamera tā 4K, kur var fotografēt un filmēt. Un es pēc tām visām veiksmēm kinostudijas un tādām, es nodibināju pie Popova radio rūpnīcas slaidu filmu studiju, kvants. Ko tas nozīmē? Diapozitīvus augstākās kvalitātes, tā laikā jau bija Ārpus vai Kodak, laiž uz ekrānu miksējot. Tā kā dzeju tāda. Un tas bija tāda, tur uzsāk jau 70 nogalīgi gados. Tāda. Un tātad fotogrāfija ir bijis viņveidīgi. Un fotogrāfiem ir vēl tāda lieta, kad ir kaut kāda, nu, privātīpašnieciskums vai kaut kas tāds. Nu, ne visai grib nodot savu pieredzi svešajiem, es gribu tomēr nodot savam dēlam. Es izveidoju fotomākslas vai fotomuzeju, bet ne tā. Mans gines. Mans. Mēs katrs varam kādā jomā sasniegt ļoti daudz. Tātad pirmā mana līnija ir demogrāfiskā, 13 bērni, 22 mazbērni un 4 mazbērni. Un šī fotolīnija no amatierisma līdz žurnālismu un tā aizaugot. Un es atbraucot šeit, Sibīrijas iemācījos arī vēl vienu lietu, fotografēt dzīvokļus. Jo kā lai parāda, kā mēs tur dzīvojam. Vagoniņā mazi telpīgi, Latvijas nevarēja parādīt. Un tā ir ievietojumā fotogrāfija ļoti vajadzīga. Un pamats fotogrāfija ir vienkārši pasaka ļoti, bez kāds ļoti vispār.
nu tāds. Bet es esmu strādājis arī mēbeļu firmā Gauja, fotografēs mēbeles. Nu, tā ir tāda, jā, nu tāda ir lieta bijis. Un šādā veidā uzkrājas tā pieredze un veidojas. Tagad, dotajā momentā, fotoklubi sākotnēji dibinātie, un kur nes vēl tautas fotostudijas vārdi, ieradās RVR. Bet tā ir RVR, tā ir Rīgas valoda rūpnīca, bet tur ir krievu valodā runājošie. Ar ļoti labām tehnikām, un tādu es tur tāpēc tā pievērsu. Un ir jaundibināta Aspāzija Jūrmalā, kur Andris Simons dibināta, bet taisaulē tāda mūsu dibinātāju vispārīgi nav. Jo RVR dibināja Leons Līnis. Viņš bija tieši, un viņa dēls Leo ir aktīvs dalībnieks RVR, bet ne jau katram tā organizatoriskā. Solodovnikovs taisa plenērus, atskaite, konkursi regulāri. Jābūt ikmēneši, tad tas ir. Un es tālāk gāju, es biju arī kinoamatieru biedrībā. Bet kinoamatieru biedrībā bija tāda lieta, ka bija kameras 8 mm, 16 mm, un tad ir tas 35. Un kura apstāties? Un kur kvalitāte? Un tas 35 tomēr. Un es tur diezgan ātri atgāju nost, jo man bija arī 16 mm, bet nu, ne tas. Un es gribēju to slaidfilmu, lai tas vienkārši cauri. Nu, tā ir kļūdas un visādi, bet tas iziet cauri. Nu jā, varbūt vēl kaut kas izdarīt. Jā, ejam uz priekšu. Tā, ejam tā. Te ir Zentiņa Indijā. Tas ir Indijas dienvidos. Tur tā pāri Šrilanku. Tur ir tas paisums bēgums. Paceļas ūdens un nāk tas sauli. Tad Krasmalā ir silpotāji šie te uzraugi. Tad, nu, sauc, jo cilvēki aizmirstā. Un tad, kad ir tas bēgums, tad ir ieraugi jūrā, un tu nevar izpeldēt. Nosliks. Cauri. Ja tu nemāki īsti labi. Un tā, jā. Un mēs esam bijuši ar Zentiņu 3-4 reizes Indijā. Tieši ar silavoti. Silavoti, tas ir folksambas skatēs, un viņi iemācījās latviešu valodu, tā latviešu dziesmas, bet viņi bija tā kā filmētājs. Un tas viss iemūžināts. Jā, nu te ir Zentiņas mati, un te ir kaut kā, jā, arī tā 70 gadu man tā bija. Te ir silavoti, un te man ir ar lietus sargiem vesela izstāde. Katra izstāde šāda, tās ir afišas. Es no sākuma baidījos likt iekšā tajos internetu, jo afišas pie ko? Vai tagad ir tas intelektuālais mānīšanās pārķert, tavēji ieliek tur, bez kādām pārmetumiem. Un te ir akta bildes, tā kā dabā, braukstot vienkārši ieliek tur tagad. Un te ir vēl viens variants, kad Rīgos svētkos laiž to ratu turaidā uz leju degoši, ja. Nu, un man patikās vēl, kad kā sadzīvo nezāles saucamās skaistās mūsu ruzapuķis un pīperi. Tālāk. Te ir Zentiņa, tādas viņa ieraudz ir. Ļoti patikās, un ir laba sirds. Iedod tev krēslu? Kādu? Krēslu negrib? Jā, pēc šitā redzēt. Jā, tā. Un tur es esmu ar mana kamera bija pirmā Panasonic, kad es atbraucu no Sibīrijas 92. gadā, kaut kur es nezinu, 93. kad es dabūju konkursu kārtībā, faktiski man veikals uzdāvināja. Es taisīju reklāmas kaut ko tādu, un man tāda kamera bija šitā tāda liela uz plecliekam. Viņa ļoti iespaidīja, jo kinostudijā, kad strādājam, tad bija mums josta, visur gājējis. Neaizturēt, jo tai laikā nedrīkstēja filmēt, fotografēt tilta abus galus vienlaicīgi. Tāds sasaist nedrīkstēja būt un tā. Un vēl arī politiski apsvērumi dažādi. Un te ir mans mēģinājums ar linzām, redzēt, tur tā. Un te ir mūsu meitiņa Maija, tā ir kičē, redzēt, lejā mēs esam tā. Jā, tālāk varam.
Te mēs esam ar Zentiņu pasaules miera sūķi. Tas ir Seulā. Doktora Mūnu ir nodibinājis kalnos. Te ir viņa pils kalnos, virsmākurģiem. Viņam ir pils, kur apmāca. Ir vajadzīga izglītība. Mums Latvijā nav, kur iemācīt, mums nav profesionāla fotogrāfa. Mums visi ir nosacīti pašmācības amatieri, kā un kurais tu apgūst. Leons Balots, piemēram, apgūst ļoti labi Rīgas skatus, Kreisbergs, Rīgas modus, kādreiz bildēja, ja, un rindā stāvēja, un tā, Bindem atkal Nāsrīgā bija kāds tās aktu izstādes, nu, dažādi bijuši. Ilmārs Apkals ar montāžām, Egons Spurs ar montāžām, un Ogas fotoklubs bija, un es nezinu, tagad kaut kas pačibēja tur. Ir, viss notiek. Notiek, jā. Kā viņi Mihalovs bija taisavlē. Jā, tagad ir Dace Voitkeviča. Kas? Dace Voitkeviča tagad ir. Nu redz, tad tu vismaz turās tagad. Būtībā ir svarīgi šīs te klubu būšanas sanākšana. Jo kā tas sanāk? Mēs esam līdzīgi tajā laikā, kad mēs dibinām Rīgas fotoklubu, kas ir māksla bija. Es apsvēru vienkārši. Palīdzēt? Es slēgt. Jā. Mēs nākuši, sākumā bijām mēs maz fotogrāfi, un tad mēs bijām ievērojami pazini. Un mani vairāk Marģers un Krāsārnēs. Brālīti, atkal viņam bija savs, viņš sāka, redzi, vajadzīgi ir arī tā izglītība, lai varētu tālāk ir. Viņš bija pēc zootehnika beidza akadēmiju, un viņš bija Siguldā Lopkopības institūtā guļu portretu fotogrāfs. Katalogs ir viņam. Saprotiet, tādi visādi dažādi apsūtībnās. Nu tādi, jā. Nu labi, varam iet tālāk. Tā ir izgāstuve, bet izgāstuve, tā ir Degla, kur tas ir, kur tā mūsu Rīgas ir. Un viņa pavasarījā tam pienenēm nozīm, kad skaista vieta, kaut gan tur bristini baigi tādi, ja. Un tad ir tēmā tūplā, piemēram, kartupeļu zieds, redzēt, smuki, skaisti. Un tā kamera, ejam tālāk. Tā, te ir tas tūplāni ziedā, teiksim, ceriņu ziedos. Un te ir, nu, tas saucamais simbolika, teiksim, nu, nezinu, saule tā. Un te bija vētra, pasaules slavenā dejotāja, kā par ziediem. Nu, var taisīt montāžas, bet viņai nav dokumentāls spēks. Dokumentāls spēks, patiesība ir tikai dokumentālā fotogrāfa. Un pēc tam dariet tālāk, kā gribiet. Uztaisiet šitā vai tā, bet bez fotogrāfijas nav nekas. Nav pasakbildes, nav priekšmetu, nav kulinārijas fotogrāfijas, nav visu ko. Sporta fotogrāfija, tas nav. Tagad viņi pāraugs līdz videogrāfijā, ar kustību. Tādi, jā. Nu, ir tālāk. Te ir ar tehnikām. Nu, te lūdzu, es uztaisīju tādu. Nu, gaļiši, viņš tā. Var uztaisīt, nu, tā un tā. Te ir arī foto tāds simboli. Nu, labi. Te ir, var arī simboliski tādā veidā, bet var arī saredzēt dabā. Redzi, tāds kā tiltiņš, divi ķirbīši un tā lapiņa. Ja. Un tad šo te cikloru, kuri ausmu kantāri bija viņa tikšanās un tā, manā izstādē, un viņi iepatikās uzdāvināt pie ziedoņa, es nezinu, vai viņš to ir tagad vai es vai ne, bet nu tā. Ir arī tūplānā ļoti skaists lietas. Šeit ir, redzi, daba. Es nezinu, kas tas ir, kas nav, bet tā ir tāda, nu, it kā augs, it kā tā. Un tur ir, redziet, var arī tā izveidot, bet panākt. Var arī tā, kā tur bērnam, kad uzpūš vējš, jānoķer tas moments. Un ir vienkārši sniegā tur āboli. Jā, tā var. Tas jau tika apskatīts jūras, te ir Zentiņa. Savs modelis tas ir ļoti labi, bet ir dubult tā. Ja viņi piekrīt, ka publicē, tad jau labi. Ka nepiekrīt,
man bērni atkal man aizliek. Nu, ka es gribēju parādīt citiem, nu tā ir, te redziet mūsu ģimenes meita ārējie kāds, meitas viss vienā, un Marģers Saturija kleitās vienādās un tā. Nu, un tur ir Marģers, redziet, ar to kaķīti, ja? Redziet, cik viņš simpātisks ir. Tas ir banā, kur es uzcēlu pats no atlūzu dējiem. Baloku, un to sauc, tādu būdu vai kā, un tas sapīja vidū zāģu skaidrs, un tad to tepiķi noliek, un tad nesals cauri, tur sapīja slapu, un vati, un tā. Un tad, redziet, tur viņš tā. Varēja rāpot mierīgi par tādu. Te ir mūsu babuļa, tā buļatie, un tur Zentīja iemācīja, un Zentījas fotogrāfija uz pirmā vārta, man nākušajā grāmatā uz pirmā vārta, viņas fotogrāfija. Viņa lieliski fotogrāfija, man vienkārši prieks. Vajag iemācīt, jā. Viņa tā. Te ir tā spīdoliņa, viņai bija interesanti, ka viņa gleznoja bērni, it kā visi vienādi. Bet spīdoliņa, es nezinu, viņa gleznoja sirsnīs. Sirsnīs un tā. Te ir Mildiņa, viņa draudzes ģimnāzijas, tā, un tā. Te mēs esam, kad atbraucām no Sibīrijas un tā, ja, un tā ir pirmā ierušana. Laima, šeit ir Laima, Laima beidzā tā pie Almaņa, un viņai tagad ir savs mākslas salons Piku, kurā izgatavo burtus, gaismas un visā. Rīgas Latvijas biedrība bija jubileja, viņas veidotie burti bija, bet viņi caur internetu darboja. Tā. Te ir superkadis tādā nozīmē, ka tā ir īsts motoru muzeja mašīna. Tas tēts vairāk uztraucās, viņš ar motoru iet ar visu tā kā vajadzīgs. Viņš skrēja pakaļ un tā, ja. Te man mazbērniņi un tā, tālāk. Te ir pašportes. Pašportes arī var būt visās, redziet. Mēs dzīvojam pirmā momentā īres, ierādītā Tērvats ielā. Un tur bija tie spoguļi tā. Spoguļos var ļoti labi. Un te ir Sutas Beļcovs, muzeja, ja. Te bija, un te man nepatīk, gan arī zināt, bet man ieincēja tie 13 lūkās un pašportes. Tad vēl ir interesanti lieta. Bastēja kalnā bija ledus skulptūra izstāde. Bet viņi paiet un sāk kust un sakūst. Un tad te ir tāds, un te ir cietais ūdens. Nele Zirnīte veido grafikas, un viņas izstādē bija grafikas darbi cietais ūdens. Es uztaisīju, ledus ir cietais ūdens, vai ne? Un gaismas, un tas ir Mensedo namā, ojās pārīts. Līdzautorība kā tur ir tā. Te ir Huberts Stankēvišs, var redzēt, un tad redzēt, tur Magona zieds, kā viņš var būt tēlēts. Tie salūti tādi. Labi. Un izstāvīt, redzēt, tā arī daba. Tūplānā var būt, vienkārši var būt. Bet, ja te ir laba optika un tā, un kā tu saredz, un tur ir sirspuķītis. Tā, pulksītis. Labi. Te ir Strauss, ja, Strausa bērniņš, teiksim, mazais viņš tās. Un te ir sunītis, var nobīties, var tā vai šitā, bet man viņš kaut kā simpātiski. Tā ir dabas būtne. Vai būties, jā. Te ir mazmeitiņa ar sunīti Mešparkā. Man vienmēr Mešparkā ir māja un tā un savā saitā. Un te ir spraudumi puķi. Es karaspēku daļā veidoju, eksponēju izstādi un tā. Un ir vēl suņi, bija tāda suņu izstādi, kad ģērties suņi. Te ir iestādi. Ir neputnis, ja? Laimē, slavai. Man te ir tāds neputnis. Tāds ir jūs. Un tad ir vēl sunīši
attieksme ir dažāda cilvēkiem, bet jābūt arī apstākļiem. Bet šeit ir retro auto un nu, tā kā saimnieks pilnīgi. Retro auto un tā. Un tur ir atkal vilku sugas tāda un kaķis, ja, un tāda, tur ir pēc horoskopiem taisīt tālāk. Un te ir vienkārši, nu, tāda. Dara, jā. Nu, var arī būt tāds, piemēram, nu, neasums par efektu. Man tā liekas. Jūs varat, nu, tā. Man patīkās, piemēram, tas ūdensrūgas. Ne tā, bet tur ir vardīta. Un tā attieksme. Gan lielumā, gan tur var kāds savu tēlu izdomāt. Princes un tā, kā tur bija tā vardīta. Tad ir vēl iespēja, nu, kā parādīt, nu, tur dāli attieksmi tā, nu, es nezinu, tā. Vai tas zinās tā? Te Indijā, kur mēs bija Putnijāns, tagad taisālē, viņš Indijā tā vēroja tos putnu lietas, es tā kā vairāk to dzīvi, kas tur notiekās Indijā, un mums arī tā. Tur ir, kas tur ir, jā, nu labi, var būt tā. Un šeit ir Indijas dzīve uz ielas, tur nāk šitas ūdens karsts un mazgāt veļu, un viņš ir mīksts, pazems nāk, un iestādzīt atsevišķās vietās. Kā. Un redzēt, kādi indieši pret mūsu basketbolistu, kā Zendīt, tu esi? Es neatceros, viņš bija veikt izlasē, viņš tagad Bausas pusē dzīvo. Un redzēt, kā Indijā motocikliem, nekādas kaskas, nekā četri un tā, jā. Nu, ejam tālāk. Te ir vēl viens interesants lieta. Ielu muzikanti. Redziet, man patikās neparastais, un es stāvāju. Man liekas, ka tas tā arī mākslas fotogrāfija, un te ir pētiķīši. Un tad ir vēl viena cita lieta, ir fotogrammas. Es fotoklubā Gamma, tur Ādot Platēk bija vadītājs, dibinātājs, tagad arī viņa saulē, tur kā tur, kad fotogrāfija arī ir uzliec uz papīra un sagaismo atbilstoši. Sākums jau bija caur lupu, caur mazu pirkstu tādu asumies tā. Tad tā bildīte, kas tur galā ir, ja viņi skatās otrādi, tad tur var redzēt aktu bildi, ja? Nu, te nepabildīs tādu. Nu, var tālāk. Te ir ļoti interesanti rakstīt tava. Jānim Ūdrim ir kapri, kur ir tie līvi, ne, līvieši. Tur viņam ir māja un tur sēdriņķi un spalvas katrā sadūtas, ja. Te ir Juri Ģēmaņi divi brāļi, un viņi ir lieliski mākslinieki, bet mākslinieki vidū ir tāda jocīga lieta. Viņi, no sevišķi Juris, uzglezno tiešām tā, un agrāk bija, nu, kā var pazīt tas, bet ir mākslinieki, kas nezinu, kā to saukt visādi, un tā, un ir tādas visās lietas. Nu, tā, te ir tā, nu, piemēram, papardzies un tāda, nu, te ir līgosvētki, bet tāda, te ir Silavos un Ramās tur, dēļ Polijā, un kur tur mēs braucām. Tā. Nu, te ir jubilēja Brikman Jānim ar viņas sievību, tā tur, tas ir tā, Dabas muzejā, tur. Un tur ir pat Alunā, jau laikam, kur tas tur tā mazā ieliņa, viņa senlatviešu tēkos saģērta, tur bija tā senlatvieši. Te ir, kādas var visādi uzlikt. Ir, ja jūs iesim internetā, ir kāza fotogrāfi. Agrāk kāza fotogrāfi, tagad ir vairāk tā. Mans lauciņš un tā ir peņas ar lielu lietu. Jo tur ne tikai fotografēt var saņemt naudu, bet arī, nu, tā diena vai tā diennakts ir arī paēdis arī, tā, un padzēris arī. Un tā, agrāk to ieņēma sadzīves pakalpojumu kombināts,
Un tur tā, visā tur bija, jā. Nu, redziet, te ir beka. Sēdi un skatos beku, redziet tā, pilnīgi tēli sēdi, redziet tāda kā cepurīte, tā kā acis, tā lakatīs, tā kāviņa, no kāviņa veido, tas ir daba pat izveidojusi. Tālāk. Tas ir pirmā, kur es ieraudzīju Sibīrijā, izgās koks, un pilnīgi, es nezinu, vēls, kaut ko grib. Un arī šeit, portugāls. Tā ir Indijā, viens no lielākajiem kokiem, tur mēs maza, pa kreisi grupiņa, mēs esam cilvēki, cik viņi mazi, un cik tās saknes tās lielas un tādas. Te ir salūts, bet tā kā ēdlis. Tur mākojas tēvi, tā. Jā. Nu, bija Artmani, tad, kad bija tās dzejas dienas, nu, man tā iznāca pie Raini pirmie. Jo viņi tā simboliski Raini dzeju lasīja un tā. Tā. Ziedna nāk ziedonis. Man ir Gunārs Janaitis, lielisks fotogrāfs, literatūra mākslā bija tagad arī tai saulē, un Ausma Kantāri, un tur ziedonis tiešām bildi, Gunāri Janaitis. Viņš brauc ar ziedonu kopā, un tā, nu nāk ziedonis. Un tā iznāca tā. Te ir Arnolds Auziņš. Viņam arī grūtības ar redzēšanu, bet viņam bija konkurence Auziņš arī. Jānis, ne. Var sakot, katrā lietā ir arī tāda konkurence jāizdziet. Te ir, redziet, lai rādītos jāiero, bet to teica mūsu prezidents. Kad bija prezidents? Kad viņš pirmo runu teica jāiero. Kā? Vējons, jā. Vējons, jā. Un tā, man te tāda iznās, nu tā. Te ir Almani studija, un viņam ir modeļi. Un modeļi var dažādi parādīt. Nu, te ir parādīt, teiksim, tā ēkā. Nu, tur ir tā, teiksim. Tā ir deja. Deja arī var būt dažādi. Nu, man tā iznāca gan krāsa dažādi attieksmi, gan pols un tā. Bet tas ir katrs izpildījuma laikā. Te ir simboliski pieskaits. Automašīnās ir vīrieši liek, nu, kurpīts vai es nezinu, nu, tur pie spoguļa, jā. Te ir tas, un tad tā atsvies tāda. Nu, tur ir, man bildes, tur dejotāji, tur ir Ojārs Griķis bija kādreiz Rīgas kinostudijā fotogrāfu, laboratorijas vadījis un tāds, un tagad viņš Aspāzijā. Un tur ir Ingūna, viņš dejo, viņš liekas dejo, vienmēr tā, man tā patīk. Tā salūti. Salūti ir pilnīgi dažādi, jāpiestrādā pie viņiem. Bet tie ir tāds kā dārs, svētki un tādi, ja. Tur ir karoks, Latvijas karoks. Karoks arī var būt dažādi parādi. Te ir pie brīvības pilnīgi, kad nogriez tās liepīs. Tas ir, nu, lai viņas kuplāk saukt un tā. Tas ir vajadzīgi, bet vienā momentā viņi tādi. Un pie brīvības pilnīgi, lai tur ziedus izrika. Kontūras un tā. Politiskais pieskārījums. Te ir lieliskā akurātere, un tieši tā laikā, kad viņi dziedāja Tēzeru brīvībai, atmos tieši pašā sākumā. Un tas ir tāds pilnīgi simboliski. Un tur ir tā brīvības piemērs ar tādu pieskaņu, tā paša galotne un stienu no lejas, kas tam dziedājas. Nu jā. Nu, te ir bija vētra, nu var arī ar montāžas palīdzību, nu, dejot kā pa zīriem. Viņa ir vecākā pasaulē dejotāja, bet viņa ir tāda kā solo dejotāja. Man liekas, nav saistība. Viņa brauc katru gadu, un
tagad viņai ir 100 laikam gadu, es nezinu, vai šogad būs vai nebūs, bet vēl viņa ir vēl šai saulē. Tā, jā. Te ir, var arī būt dažādi noskaņi. Tiepaši saulē, tiepaši jūra un saulriet, viņi var izpildīt dažādos veidos, kā tu iecerēsi viņu. Un nebūtu vienmēr ir sarkana, bet te ir tāda miglaina, tāda. Man tā ir. Te ir zentiņa, man patīkās to zentiņu, un zentiņa arī piramīdā, tu te galā. Nezinu, kaut kā tur bija, tādi vingrotāji, un mēs gājām garā, un viņi iederējās, vai var nostāvēt, un viņi arī, hop, un gatavi. Un te es saprotu, kā ir tevis gēnos, spīdoliņi ir tik lieliski, mums sporta vingrotāji tagad jau zinātnes grādā. Un te ir dārts, labi, kā viņš, es iet kāpā. Es esmu bijis Izraēlā, pie Nāmas jūrā, tur var paiet par ūdens virsmu, jo tur ir sāls tik stiprs, ka tu negribsti. Tu ej, var aiziet tik pāri, ejot kājām. Jā. Viss kūs tāda, ir tāda. Te ir, kur es saskatīju, te tāda kā burinieki, tāda kā, tādu dabas, kā tāda ūdens vēsmu, tāda veidi. Man tā iznāca. Augļi var parādīt dažādi, bet augļi arī ķirbēgi, tur dažādi galotnītes un ķirbis nav augļi, bet viņš ir oga pēc botāniķis. Tur ir magonīts, arī ziedu un tādu. Šeit ir zemūdenē tēvs tāds. Viņi ieraudzīja, tāds no tāda kā. Jā, te ir sākās atkal šitie tēli. Tas ir manā dvēseles ejiet grāmatā, kas tagad ir jūs vēsturiskā momentā, kad būtībā jūs redziet manas šā gada izdotās 3 grāmatas, manas 2 nosaukumi. Tā, ja? Te ir ļoti raksturīgs tādas lasteks, neuzņems nekur Latvijā. Tādu var uzņemt tikai Sibīrijā, kur ir kūst un vējš, un nākot uz vakarpus, viss izliecās tā. Un tāds arī paliek, kamēr tu tāda. Tas nav taisnība. Tad te ir tilti. Jūs to esat redzējuši, varētu, man liekas, tā arī varētu būt, kad ir reāli asais un tad dzelzceļa tilts tāds simbolisks. Un tad te šodien teicu, Ženija, viņš saka, ka vajag dabas skats. Es saku, man ir dabas skats ar ābeļu ziedu laikā nobirušām lapiņām un braucu ar gultu. Bet to montēt to nevajag. Labi, nevajag. Te ir arī tā kuklām, jā. Te arī tā, jā. Te ir spalvas, jā. Tas bija Jāni Mūdim, tad, kad viņiem ir dažas uzstāšanās, es arī reizē izlieku izstādes. Tas vairāk bibliotekas. Man bibliotekas ir ļoti, lūdzu, arī, vizuālo. Iznāk tā sēdēs runāt, un tad ir kur skatīties. Te ir, var panākt arī iekrāsošanas paņēmējiem. Man pirmās fotogrāfijas vidusskolas laikā taisīju apsveikumu kartiņas ar grafiski uzliku. To grafisko un iekrāsu anīmu krāsā. Te ir Kluds Skujnieks un viņa kundze, tas bija pēdējais, tāds no viņa dzīves pie Raina piemēra tur tā pasākumā. Tā. Tur ir literāti. Jā. Tā, vēl ir pēdas. Dažādi. Un tas ir Rīgas skats, ja, tur tās. Var programmā, savilkt, uzrūstot. Tagad ir iespējami. Un te mēs esam ar brālību. Mums bija viss tā. Un
Šitais ir Jelgavas fotoklubu, kad nodibināja. Tas tur jaunībā, studentu kadu. Te ir ar karoga tēmu, karogs var tā būt, un šitā. Un tas ir tas bruņuruputs tur, tas ir Ulan-Ude, kur ir, nu, liels savs un tā sasauc. Bet arī Latvijā šitie te riteņi un tā, tas ir tā visādi lietas, vajag tikai redzēt. Būtībā es domāju, ka fotogrāfiem jāprot ieraudzīt vajadzīgo. Nav māku piezīmēšana. Lūdzu, varam arī šitā taisīt mežu, lūdzu. Te ir mežs, nu, auto, brauc un tā. Bet tehniku pielietošana, es nedomāju, ka tas būtu tas īstais mērķis. Bet, nu, labi, jūs gribat tā, viss tā. Sauciet, kā gribiet. Nu, te ir zemtiņa, tā, un tur ir viņas glēzna. Redziet, tādu jūs nekur neieraudzīsiet, ka tā glēzna. Nu, viņi tā. Te ir redz gadījums, bija demonstrējumi, tur, kur Radisons Pārdaugā, kur ir viesnīca, tur demonstrēja līdmašīnu, brauca, ja, taisa, un tad brauca caur nāvis cilbu, cauri cita līdmašīnu. Un te man skats dziesmēt pastaliņas un tāds simbolis. Un vēl ir man patīkās koku galonis. Nu, man tur tādas. Te ir zentiņi, ieraudzīja, redziet, nākotnē. Redziet, tas ir dabā. Un var jau uztaisīt lūdzu, reku tulpu un tā, uztaisīt tādu tehniski, tādā veidā. Nu, var to vitādi, tā paši skulptūras pielietojuši tehniku. Tā. Šis ir reāli jau Piebalgā, Piebalgas baznīcas tur, un ir akmeņi tur, un redziet, portrets pilnīgi pats dabā izveidojies. Es nezinu, kā tas izveidojies, ja tur nav neviens pielicis roku, bet viņš redzamā vietā pilnīgi. Nu, tur var tāds. Te ir tā pašā Dajamacības skolā, tā bija tāda glaznošanas, es nezinu, kurš tur tā Molbergs bija palicies, bet es saredzu, nu, tēvs tā iekšā. Nu, tā siena, tā ir, tur pie Zinātņu akadēmijas bija tāds mūris, un tad mākslinieki uztaisīja šos stārpus. Viņi kādu laiku stāvēja. Es nezinu, to sienu tagad, nu jau, te ir vēl viens variants. Balūni, visādi pūši, bet ir kaut kā, ka var, tas ir Daudera muzejā, Spīdolīte ir, un Līga uztaisīja tādu mūsu ģimenes tādu kā sajietu jubilejā. Līgas, tas ir 2. ap par Līgu. Tas, nu, par to, ja, tas bija kādēļ, ja, un tādi. Un vēl varētu. Tur ir man meitiņa, kur tagad ir Almāra, Amerikā dzīvo, bet tāds pavasaris. Un tur tā bijuši labi. Zendiņa te strādāja tajā, nu, kāds apstāļi, aizvis ar pieši. Tu esi Zendiņa? Mamma jau viņa aizgāja tādu. Kur? Mamma aizgāja tādu. Nu, kad? Jā, tā nav viņa. Nu jā, viņa bija te, kur ir, ka brauc par, nu tā gorti, tagad ir Valdemārija, Tukudās ir celnis, un apkopšana tāda. Un te ir valsts klaims jaunībā. Redziet, tāds viņš bija. Viņam patīk izdarījums jaunībā. Un te es tādas, teiksim, kino filmēšana tur tā. Nu, labi. Šitāds ir Bamā, Dzelindā. Tas ir Ziemeļu Baikala augšā, un ja ir mežā, nu, es nezinu, tur kaut kā piedos, bet apmēram 30 km no Severbaikaļskas, un tad mežā ir avots, karsts avots, iznāk plus 70 grādi, un salā apslūbē tāda kā, nu, mīlu tu eji tādu kā cauri pilnīgi, un tā šitā te tur notiek. Un tur ir reigu Latvijas tāds, tā arī, teiksim, dabi, nu, te ir savas dažādi ietekmes, ko es esmu saredzējis. Un te lejā
Viņi runā par augiem arī kādreiz nepareiz, iznāk tādu, tas sauc nosauks. Nu, te ir vecpiebalgā, tas ūdeņskronis, vīds un tās, nu, te ir simboliski kaut kā tur veidot, nu tā. Un tur tas augšā, ja, tur ir tas saucamais uzvaras piemiers, tur bija tos ziedu skātnes, un pēc tam ir tāda siena pļaus, viņi sakrīt un tā. Viņas ne koku, viņi vajag.